Otrais noslēpums. Kosmosa viņā pusē, parabrahmāna. Nu tu esi uzzinājis noslēpumu par lielo kosmisko ritmu. Tu tagad zini par visuma ciklu mūžīgo miju. Tu gribēsi uzzināt arī turpmāko. Proti, kas tad nosaka šo periodu ilgumu un kas tad dod impulsu kosmosa atkārtotai dzimšanai no nebūtības. Klausies, ko par to stāsta leģenda. Seno hindu svētajā grāmatā Višņu Purāna ir šāda vieta. Nebija ne dienas, ne nakts, ne tumsas, ne gaismas, nekā izņemot vienīgo, prātam neaptveramo vai to, kas ir parabrahmāna. Atcerēsimies arī fragmentus no pirmās leģendas, kur runāts par vienīgo savā elpā bez izelpas un par nebeidzamo mūžīgo elpu, kas nezina sevi. Šie fragmenti stāsta par to, ka Mahapralajas laikā, kad viss esošais izgaist nebūtībā, tomēr turpina pastāvēt kaut kas nesatricināms. Tas ir lielais kosmiskais princips, nebūtības iemesls, kas pēc Mahapralajas izraisīs jaunu visuma parādīšanos, tāpat kā pēc uguns nodzišanas, pēc tās izgaišanas nebūtībā, paliks uguns princips, kas padara iespējamu uguns atkārtotu parādīšanos, tās izsaukšanu esamībai. Šim lielajam dievišķajam principam, jeb likumam, leģendās dots nosaukums parabrahmāna, tas, kas ir aiz brahmāna, kas atrodas viņpus brahmāna, kosmosa. Šī vienīgā un bezgalīgā sākotne pastāv kopš mūžības, būdama pasīva vai aktīva, regulārā un harmoniskā secībā. Darbības perioda sākumā notiek šās dievišķās sākotnes izplatīšanās, un redzamā pasaule ir gala rezultāts to kosmisko spēku garīgai virknei, kuri secīgi ievadīti kustībā. Bet, kad sākas atgriešanās uz pasīvo stāvokli, notiek dievišķās sākotnes sarukšana, un pirms tam radītais pamazām un pakāpeniski izgaist. Citā senajā grāmatā par to ir teikts: nezināmās sākotnes izelpa rada pasauli, bet ieelpa liek tai izzust. Šis process turpinās mūžīgi, un mūsu visums ir tikai viena no neskaitāmajām sērijām, kurām nav ne sākuma, ne gala. Šo majestātisko visa esošā cēloni senās leģendas likušas visuma pamatā. Visas senās tautas pielūdza šo vienīgo dievišķo sākotni, kurai bija dažādi, katrai tautai, katrai zemē atbilstoši nosaukumi. Lūk, kā šo dižo jēdzienu cildina viena no himnām absolūtajam parabrahmānam. Tu, viens vienīgs, visu skaitļu sākums un visu konstrukciju pamats. Tu, viens vienīgs, un tava vienīguma noslēpumā apjūk visgudrākie cilvēki, jo viņi to nezina. Tu, viens vienīgs, un tavs vienīgums nekad nemazinās un nekad nepalielinās un nevar būt tikt mainīts. Tu, viens vienīgs, taču nekā aprēķinu elements, jo tavs vienīgums nepieļauj palielināšanu, mainīšanu vai formu. Tu pastāvi pirms visiem laikiem un ārpus jebkuras vietas. Tu pastāvi, un tava pastāvēšana ir tik dziļa un apslēpta,
ka neviens nevar piekļūt tavam noslēpumam un to atklāt. Tu dzīvs, taču ārpus laika, kuru var noteikt vai zināt. Tu dzīvo, taču ne ar gara vai dvēseles spēku, jo tu pats esi visu dvēseļu dvēsele. Visās leģendās un himnās tiek norādīts, ka visur esošais, mūžīgais, bezrobežīgais un negrozāmais princips ir lielāks par cilvēku izpratnes spēju. Cilvēka izteikumi un pielīdzinājumi var to vienīgi mazināt, tāpēc tiek uzskatīts, ka nekādi spriedumi par to nav iespējami. Tā, piemēram, Sokrāts aizvien atteicās apspriest pasaules būtības noslēpumu. Absolūta ir bezrobežība, tāpēc jebkuri pārspriedumi par to neizbēgami būs tikai tā ierobežošana. Bezrobežības lielums un daile neiekļaujas ne mūsu ierobežotajos priekšstatos, ne mūsu termiņos, un tam ir jāpaliek neizskatāmā ietvaros. Tāpēc kosmosa nezināmais cēlonis paliek mūžam neizzināmais lielais noslēpums. Mēs varam apjēgt tikai dažus šā absolūta, šīs mūžīgi neredzamās kosmosa dvēseles aspektus un izpausmes. Visās leģendās parabrahmāns jeb absolūts ir tīri filozofisks jēdziens, princips, likums vai pamats, uz kura balstās kosmosa esamība vai neesamība. Taču reliģiju kalpi ir personificējuši šo filozofisko jēdzienu, pārveidodam to par vienīgā Dieva, zemes un debesu radītāja ideju. Ar tādu rīcību šis dižais jēdziens tika pazemināts līdz dieviem, personībām, līdz visuma valdniekiem. Šim personiskajiem dievam jau ir noteikts raksturs. Viņš dusmojas, soda, apbalvo, taču viņu var arī iežēlināt, it īpaši, ja ziedo viņa kalpiem. Jā, tādu dievu senās leģendas nepazīst. Tā vēsta leģenda par otro kosmisko noslēpumu, par visuma mūžīgo un nemainīgo dievišķo sākotni.